Sveicināti, sveicināti visi, kas skatās šo video, sveicināti TikTokeri, sveicināti YouTube, mana kanāla apmeklētāji. Kādu laiciņu es neesmu neko licis iekšā, iepriekšējo video, manējo TikTokā noņēmu skaņu nost, vienīgais viņu YouTube varēja paskatīties, bet tagad es viņu ielādēju iekšā arī Facebookā, paskatīsimies, kā viņš reiz. Nu, šoreiz es laikam nerunāšu par partijām, bet sakarā ar to, ka te pa TikToku gan arī Facebooku jau klīst video, par šito pašu ielikteņu valdības rīcību, arī par visu iepriekšējo, kas ir valstī bijis, tajā pašā arī atgādina par to Bremaņa kungs, tāpat arī jau ir teicis par to, ka tomēr izskatās gan, ka tas, ko es arī teicu, tas arī ir iespējams, ka mūsu valsts jau sen kā ir pārdota. Nu, ņemot vērā to, ka mūsu ārējais parāds jau ir 45%, tā kā Bremaņa kungs arī teica, tur no valsts koprodukta, tad jūs paši padomājiet, cik tālu mēs esam no tā bezdabiņa malas, kad mums vairāk šeit, tā teikt, vienu dienu var atnākt un visu mums te atņemt par parādiem. Un šajā lietā tas arī sasaucas kopā ar to, ko es jau arī teicu par nekustamā īpašuma nodokļa. Jūs padomājiet paši, kā jums ir vieglāk visu atņemt? Nu, kad jūs kaut ko sāksiet cīnīties, kaut ko darīt pretī, ja jums kaut ko sāks atņemt, ja jums tas, tā kā tas ir tagad, kad jums nekustamais īpašums, viņš jums, it kā ir jāmaksā nodoklis, un ja jūs to nodokli nenomaksājat, tad it kā iznāk, tā loģiski domājat, jūs jau vainīgi esat, tie, kas neesat nomaksājuši to nodokli, pareizi, tāpēc, ka jūs neesat bijuši spējīgi nopelnīt to naudu, lai samaksātu, un vienīgais, kad jūs varat kādu vainot, tas esat jūs paši, kur jūs varat vainot, par to, ka jums to īpašumu atņēma par parādiem. Un otra lieta ir, kāda būs jūsu reakcija tad, ja, piemēram, tas īpašums pieder jums, jūsu mantā, un kaut kādi no Starptautiskā valūtas fonda parādu piedzenēji atnāk, un tagad gribēs to īpašumu jums atņemt par to, ka valsts, piemēram, valdošie politiķi, protams, tur arī mēs esam vainīgi, ka viņi tādi ir ievēlēti, ir valsti noveduši līdz tādiem parādiem, ka viņai tagad atnākuši un vēlas atņemt visu. Lielākā sabiedrības daļa Latvijā, es domāju, nav pat līdz tam aizdomājusies. Cik tad ir vērta tā Latvija? Te jau atkal es pieskaršos varbūt no tādas redzes punkta, tā kā bijušais ugunsdzēsējs. Jūs padomājiet, kas jums te ir bīstamākais dzīvnieks Latvijā? Odze, pareizi. Lāči varbūt tagad ienāk iekšā, bet tāda indīgākā čūska tā ir odze. Jūs ziņās skatāties, un tā ir, piemēram, ziņa numur 1, ja ir vēja ātrums pārsniedzis 30 metrus sekundē, vētra. Visi iet krastos, jūras krastos, skatīties, kā viļņi, šļāc uz kādas tur lielās bangas iet, pret vēju nostāties, kā stipri viņš mūs pūš. Tā ir lielākai daļai atrakcija, Paskatieties tagad apkārt, kas šo vasaru un tagad pa vasaru, pa rudeni, pa pavasari bija noticis visās apkārtējās Eiropas Savienības valstīs. Austrija, Vācija, Spānija, Grieķija, ugunsgrēki, meža ugunsgrēki, plūdi, nogrūmi, sausums, Kas tik nav noticis? Mēs Latvijā dzīvojam. Karsts, 30 grādi karsts, aiziesim nopeldēties. Lietutiņš nolija, dažas dienas, švaki, bet pa lielam. Mēs dzīvojam tādā vietā, kas gandrīz vai tā teikt kā paradīze salīdzinājumā ar visām pārējām. Kaut vai no tāda viedokļa, kas Latvijai šeit ir. Es neteikšu par to pašu, ka meži, ūdeņi, viss tas tā teikt, ko arī tagad Eiropa taisās pārvērst par vienu lielu brīvdabas muzeju, tā teikt, kur
Nu, kādiem ārzemniekiem drīz visas zemes piederēs. Vai arī tiem pašiem starptautiskajiem valūtas fondam, kurš atnāks, ja? Uz šeieni. Nu, tādu viedokļu vienkārši, ja mēs paskatāmies, kas mums šeit pieder un ko mums var atņemt. Un šeit tagad ar visu šito starptautiskā valūtas fonda, ja? Gādīgo roku ir uztaisīts tā, ka mēs paši esam, es nezinu, varbūt tas jau arī ir atrunāts, tā starptautiskā valūtas fonda līguma, ar kuru noslēdza toreiz Godmaņa valdība, ja, parakstīja, slepenajā daļā. Un varbūt tur arī tas ir atrakstīts, ka nekādā gadījumā Latvijā nedrīkst atcelt nekustamā īpašuma nodokli, kuru ieviesa tieši pēc starptautiskā valūtas fonda ieteikuma. Varbūt arī tā ir. Jo redziet, ar kādu, es jums jau pašā sākumā teicu, ar kādu problēmu, piemēram, pēc tam tas starptautiskais valūtas fonds var saskarties. Un šeit tad patiešām viņiem būs problēma. Jo nāks jau viņi atņemt tev piederošo mantu, par kuru tu viņam neko parādā neesi. Pareizi. Un tad patiešām viņiem nāksies ar latviešiem karot. Tā loģiski ir. Bet šitā, kad viņi to paklusām pamazām atņem, tu nevienu citu vainot nevari kā tikai sevi. Lūk tā. Un to visu atbalsta šīs partijas, kuras tagad ir koalīcijā pie varas. Jūs paskatāties, cik viņi stūrgalvīgi pie tā visa turas. Ne par ko viņi negrib atcelt to nodokli. Un arī nepaskaidro, kāpēc. Nu, es jau nemaz neteikšu par tādu lietu, kā, piemēram, tagad, ja Pabriks, piemēram, saka, ka kaut jāiet ir, jā, mums ir obligātais militārais dienests, visus ir jāapmāca, bet neviens, viņš jau arī nepaskaidro, ko tas šeit Latvijā aizstāvēs. Jau puse pasaules latviski runā. Vietu, kur var runāt latviski? Nu, padomājiet paši. Un vēl ko? Padomājiet. Kuru ir vieglāk ietekmēt? To, kurš ir parādā, vai tas, kurš ir neatkarīgs? Kāpēc Latvijā viss tā tiek darīts, lai mēs esam parādos? Un padomājiet, cik tad daudz šīs visas valdības, arī iepriekšējās, un jaunā vienotība jau īpaši, kas ir bijusi visās valdībās, un arī tie politiķi, kas lēkā no vienas partijas uz otru, kā Siseņi, ja, tas pats Bordāns, kurš tagad JKP. Padomājiet, cik viņi ir darījuši priekš tā, lai tieši Latvijā būtu neatkarīga, patstāvīga